lielo brīnumu laboratorijā. Nu, mēs kaut kādas brīnumus arī taisīsim šodien? Protams, klausies, tev ir kādreiz, kad bija maza, tev bija bailes no tumsas? Jā, jums bērni ir vēl bail no tumsas? Māleči, visu cieņu, bet jūsu mazākiem brāļiem vai māsām gan varētu būt bailes, un tāpēc mēs iemācīsim. Jā, Mālēts, un tad tev mēs bailes. iemācīsim, kā taisīt elektrisko spuldzīti. Kas priekš tā mums būs vajadzīgs? Pirmām kārtām mums ir vajadzīgs parasts folijas. Ko mamma taisa parasti ēdienu, jā? Mamma vai tētis, citreiz ēdienas sanāk, citreiz nesanāk, jā. Tad mums būs vajadzīgi pavisam parasti vadiņi. Te ir vadiņi ar tādiem mazām knaiblītēm galā, bet var arī pavisam parastu vadiņus, jā. Vēl mums būs vajadzīgs grafīti, tādi kodoliņi, ko parasti liek zīmuļos iekšā. Tajos zīmuļos, kas spiež uz priekšu, jā? Jā, redz, viņi tādi pavisam maziņi tādi, jā. Un šitāds mums būs vajadzīgi pāris gabaliņi. Un, protams, vienmēr mums nodara kas? Skočs, līmlente, pareizi. Pareizi. Un pats galvenais mums būs vajadzīga baterija. Baterija obligāti vajadzēs, jo šeit ir iekšā kas? Elektrība. Pareizi. Ļoti labi tā. Šo mēs arī varēsim izmantot. Jā, tas ir vajadzīgs. Tad mums pārējiem noderēs viena parasta papīra krūzīte. Tad mēs ņemsim parastu papīra krūzīti un pie viņas piestiprināsim mazus folija gabaliņus. Mēs viņus salokam, jā, mēs viņus salocīsim. Tādus nevajag pārāk biezus, bet nevajag arī pārāk plānus. Jā, pareizi. Un tev ir jāpalīdz man paņem ar līmlenti. Mēs viņus pielīmēsim šeit pie māliņas klāt. Un caur šiem folijiem mums tad vajadzēs pēc tam pielikt klāt vadus, un vadus mēs liksim klāt pie elektrības. Noplēsim mazu gabaliņu ar zobu. Nu, bet, protams, man ar šķērs labākās zobi. Līmējam klāt, droši līmē klāt pie māliņas. Jā, mālec, redz, cik tev labi sanāk. Tik tā visi vienkārši, vai ne? Jā, labi, šito mācēsiet paši uztaisīt, jā? Redziet, cik vienkārši. Un te pielīmējam. Tā, ļoti labi. Tagad mums te pa vidu, mums viņus vajag šitā bišķiņas sagriezt. Redzi, šitā smuki galiņas mēs sagriežam. Tas pēc kaut kādiem radziņiem vienkārši. Jā, un šeit pa vidu, mēs ar viņiem tā ļoti uzmanīgi mēs ieliksim iekšā mūsu mazo grafīta gabaliņu. Un tu viņu tā kā sarulē folijam, jā? Vienkārši. Un viņš pierulē klāt. Izskatās, ka šeit vajag ļoti smalkas rokas, ka nemaz tā vienkārši bez vecāka palīdzības to nevarēs uztaisīt. Un jāatcerās, ka vienmēr ar elektrību jābūt ļoti uzmanībiem. Jā, bērni? Obligāti. Paši vien bez vecāka klāt būtu labāk šito nedariet. Tā, nu redz, kur mums ir pa vidu. Maziņš tāds stieplīt, jā? Esat redzējuši lampiņās arī pa vidu ir tāda maza stieplīta pa vidu. Nu, lūk, un tad, kad viņai laiž cauri elektrība, viņa uzkarst un paliek karsta un sāk spīdēt. Un tagad mēs to pašu pamēģināsim kopīgi izdarīt, labi? Ko tu tagad dari? Vienu galiņus piespraudīsim šeit. Tas ir vadiņu tagad lietas klāt, jā? Turu. Un otru galiņu mēs pieliksim šeit. Un, lai būtu vēl drošāk, un lai būtu tā kā īstām lampiņām, uzliksim šeit pa virsu šitādu te. Tā kā īstām lampiņām ir tāda spuldzīta apkārt, vai ne? Stikla kupoliņš. Esat gatavi? Nu, tagad spraudīsim klāt elektrību mūsu pašu veidotāja lampiņai. Māra, gribi? Jā, vienam. Liec vadiņu pie šīs te kontaktiņa. Vienkārši pieliec. Redziet, pašiem mums savu lampiņa sanācā! Kā viņi tā deg, kāpēc? Wow, super! Redziet, cik smuki. Man tagad nekad vairs nebūs bail naktī, jo zinu, ka uztaisīt savu lampiņu. Nu, kurš grib atnākt pielikt? Nāc. Gustavs arī gribēs. Nu, nākat, abi divi. Nu, pieliec vadiņu tagad pie šitā klāt. Redzi, kā elektrība iet cauri, uzkarsē, redzi? Un iedegās labais, vai ne? Šitā arī strādā īstās lampiņas. Tur iekšā ir tievs diedziņš, un viņam laiž cauri elektrību, viņš uzkarst. Kur šitā spīd. Tagad tev vairs nebūs bail no tumsas? Nebūs bail.